Atvērsim Ebreju vēstuli. Un es varbūt tāds dažs nianses gribu jums atgādināt un parādīt. Ebreju vēstuli 9. nodaļa. 9. nodaļa. Es izlasīšu no sākuma 2 pantus, un tad paskatīsimies tālāk. 11. pantiņš. Bet Kristus atnāca par nākamo labumu augsto priesteri. Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri. Caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokam taisīt, kas ir ne šai radībai piederīgi. Bišķi paskaidrošu, jo citreiz mums uzreiz grūti uztvert, ko tad te autors Ebreju vēstulē runā. Ja mēs zinām veco derību, un mēs zinām, ka vecajā derībā vienīgais, kas varēja salīdzināt tautu ar Dievu, bija augstais priesteris. Vienīgais. Vienreiz gadā iegāja svētnīcā un slacīja nevainojamā jēra asins uz žēlastības krēstu vai žēlastības vāku, kur ir derības šķirs bija. Ja? Un tādā veidā viņš salīdzināja tautu ar Dievu. Un šeit ir teikts, ka Kristus, Jēzus Kristus, ir atnācis par nākamo labumu augsto priesteri. Tātad Kristus arī ir nosaukts par augsto priesteri, bet kaut kādā labākā kvalitātē, labākā veidā. Amen. Un tur ir teikts, ja vecajā derībā, jūs atceraties, Dievs ir devis Mozu, norāds kā uzcelt derības telti. Un derības telts vēlāk bija derības templis jau, nesimbolizē, bet ļāva Dievam nākt un mājot tautas vidū. Tad derības telts, vissvētākā vieta, šķirsts, bija tā vieta, kur Dievs mājoja. Ja? Tātad bija telts, un te teikts, ka caur lielāko, ne tā, kas vecajā derībā, caur lielāko, mums ir pārtulkots lielāko, bet pareizais tulkojums ir caur daudz unikālāko, caur daudz brīnišķīgāko telti, ja? Un ne rokām taisīto, amen, ne šai radībai piederīgu. Tātad ne to, ko cilvēks var uzbūvēt. Dzirdiet? Ne to, ko cilvēks var uzbūvēt, bet to, ko pats Dievs ceļ. Un Jēzus Kristus, augstais priesteris, viņš nenāca no cilvēku kārtas. Viņš teica, mums šai radībai piederīgu pārtulkots. Citos tulkojumos jūs lasīsiet pat vēl jaunajā tulkojumā, ja? Kad ne no šīs pasaules. Ja? Jēzus, viņš bija šajā pasaulē, bet viņš atnāca ne no šīs pasaules. Viņš nāca no debesīm. Un viņš nāca kā augstais priesteris, lai salīdzinātu tautu, cilvēkus ar visvarano Dievu. Un šī telts nebija šeit virs zemes, šī telts ir debesīs, vissvētākajā vietā, kur viņš kā augstais priesteris iegājis ne ar nevainojamā jēra asinīm, pats ar savu asinīm. Bet arī viņš ir nosaukts kā Dieva jērs. Amen. Tāds skaidrs šis 11. pants. Un 12. pantā mēs nonākam. Ne ar āžu un teļa asinīm, bet ar savām paša asinīm reiz pār visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Paldies Dievam par viņa plānu. Paldies Dievam par Jēzu Kristu, kurš bija paklausīgs Dieva gribai un Dieva plānam. Un šeit mēs redzam, kad āžu un teļu asins viņas atklāja cilvēka grēku uz to vienu brīdi tikai. Un pēc kāda laika atkal vajadzēja upurēt un liet asins. Un šeit mēs redzam, kad Jēzus Kristus, viņš nav cilvēks. Jā, viņš bija kā cilvēks, viņš ir augstais priesteris, no debesīm nāca. Un te viņš teica, ne katru reizi viņš atkal upurē sevi. Viņš kad vienreiz, par visām reizēm, ir iegājis svētnīcā. Kādā svētnīcā? Debesu svētnīcā. Vairs nav šķirst uz zemes. Es nerunāju par miesīgo kaut kur fiziskais šķirs, varbūt kaut kur ir apslēpts, un Dievs viņu speciāli tā apslēps, lai atkal tur neklanās viņam un nepielūdz un relikvijas no viņa netaisa. Ja? No krusta.
uztaisīja. Vienreiz mēs runājam, ja savāktu visus tos krusta gabaliņus, ja, būtu izrādās, kad būtu, es nezinu, tā kā, nezinu, cik līdz debesīm tas krusts tik liels ir bijis. Ja. Visiem ir pa gabaliņam no krusta. Nē, Dievs ir apslēpts to, bet viņš ir iegājis debesu svētnīcā. Vissvētākajā vietā, kur ir pats Dievs. Un viņš ar savām asinīm ir iegājis. Un kas ir teikts, lai panāktu mūžīgo izpirkšanu. Kam mūžīgo izpirkšanu? Mums mūžīgo izpirkšanu. Mums, grēcīgiem cilvēkiem, kuri ir lemti pazušanai, jo Bībelē teica, ka grēka alga ir nāve. No Ādama laikiem Jēzus Kristus, augstais priesteris, viņš pats sevi upurējis, lai panāktu mūžīgo izpirkšanu. Un tikai Jēzus asiņu dēļ, mīļie, tikai Jēzus asiņu dēļ, ne savu labo darbu dēļ, ne savas konfesijas piedarības dēļ kaut kāds, ne savu stāvokļa dēļ, ne tavas vecmāmas vai vectētiņa tēva dēļ, vai viņi bija mācītāji, vai vēl kaut kāda permindera, vēl kaut kas. Nē, tikai Jēzus asiņu dēļ mēs šodien varam ieiet debesīs. Tikai Jēzus asiņu dēļ. Nav cits iespējas. Ja mēs mēģinām apiet Jēzus asins upuri, nav iespējams. Nav iespējams. Kāpēc tikai Jēzus asiņu dēļ? Kāpēc tikai Jēzus asiņu dēļ? Tikai tāpēc, ka Jēzus Kristus asins mūs atbrīvo. Ziniet no kā? No ieslodzījuma. Mēs visi bijām vergi vai, teiksim tā, vergi vai gūstekņi. Mēs visi bijām sagūstīti no tumsības valdnieka. Mēs visi bijām cietumnieki. Mēs bijām grēka vergi. Amen. Un Jēzus asins ir spēcīgas atvērt šīs cietuma durvis. Jēzus asins viņas vienkārši atdara šos aizprostus un palaiž brīvībā sagūstītos. Un tikai Jēzus asins dēļ mēs esam atbrīvoti no ieslodzījuma, mīļie. Amen. Cik nozīmīgs ir Jēzus asins. Mēs kaut kad pagājušā mēnesi atpakaļ mēs runājam par Jēzus asins spēku. Amen. Par Jēzus asins spēku. Ja kāds, es nezinu, vai video ir tāds, vai nav, neatceros, ko mēs ielikām. Tāda otra lieta, ko Jēzus asins dara, ziniet, viņas mūs atbrīvo no soda, no nāvējoša soda. Jo es tikko teicu, grēka alga ir nāve. Un mēs esam notiesāti uz mūžīgām mokām, uguns jūrā. Tā ir bez Dieva klātbūtnes. Mēs esam vienkārši notiesāti uz mūžīgām mocībām uguns jūrā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir nāves sods, kurš ir piešķirts no Ādama laikiem. Bet Jēzus asins ir spēcīgas anulēt šo te nāves sodu. No nāves mēs esam iegājuši mūžīgā dzīvībā. Jēzus asins dēļ. Amen. Un tas nozīmē, ka Jēzus asins, mīļie, mūs atbrīvo no elles. Amen. Tāpēc, ka mūžīgās mokas ir elle. Atbrīvo mūs no elles ugunī. Jēzus asins, tikai Jēzus asins. Amen. Es zinu, ka Jēzus asins mums piedod. Mums piedod. Vienalga kāds būtu mūsu grēks. Jēzus asinim ir spēks piedod jebkuru grēku. Ja mēs esam pazemīgi, ja mēs nākam viņa priekšā, ja mēs izsūdzam savus grēkus no sirds pazemībā, viņš mums piedod. Caur Jēzus Kristus asinīm. Tikai caur Jēzus Kristus asinīm. Nav tāda grēka, kur nevarētu piedot. Nav tāda grēka. Amen. Paldies Dievam viņam. Es zinu vēl vienu lietu. Caur Jēzus asinīm man ir dotas citas drēbes. Ja pirms tam es staigāju, kā Jesai teica, visi mūsu taisnība ir kā sārņēns tēvs. Un mēs ar tādu noplukuši tādi staigāju. Šodien, caur Jēzus asinīm, es esmu ieģērbts baltās drēbēs. Es esmu ieģērbts baltās drēbēs. Amen. Un mūsu uzdevums šodien neaptraipīt šīs baltās drēbes. Turēt viņus tīras, šīs baltās drēbes. Ziniet, cik viegli aptraipīt šajā pasaulē šīs baltās drēbes.
Cik viegli pielīgt šie netīrumi mūsu baltām drēbēm. Ne to paskaties, ne to paklausies, ne to izdarīt, un tu vari aptraipīties. Paldies Dievam, ka mums ir piedošana. Paldies Dievam, ka viņa piedošana balina mūs. Ja arī sarkan kā purpurs, viņš darīs baltāks kā sniegs. Amen. Paldies par to, bet nevajag tik ilgi. Jo ziniet, ja tu ilgi tīri, caurumi var parādīties. Tāpēc labāk nepieļaut šādas lietas. Bet es pateicos, ka mums ir baltas drēbes. Atcerieties, ja es teica, ka viņš nāks pakaļ līgavai bez straipa un bez krunkas, kas ir sagatavots, kas ir līgavas stērpā, baltās drēbēs stērptas. Amen. Paldies viņam par to. Amen. Un vēl viena lieta, ko es gribu varbūt beigās pateikt, kad Jēzus asinis, viņš mūs dara, viņš mūs ievada citā statusā. Viņš mūs dara par Dievu bērnu. Mēs tikko dziedājam, es neesmu bainu vergs, es esmu Dievu bērns. Es esmu Dievu bērns. Jēzus asinu nopelnu dēļ. Ne tāpēc, ka es tagad esmu labs un vēl kaut kāds dištur, jā? Nē. Nopelns tikai ar Jēzu Kristu. Amen. Tikai Jēzu Kristu. Un es esmu Dieva bērns. Dieva bērns. Apostols Jānis savā Jāņa evaņģēlijā teica, ka mums ir dota vara, tagad vārds saukties par Dievu bērniem. Vārds saukties par Dievu bērniem. Jēzus asinidēļ. Jēzus asinidēļ. Tātad par Jēzus asinīm mēs daudz esam dzirdējuši. Mēs daudz zinām par Jēzus asinīm. Bet tagad es gribu atklāt tādu vienu niansi, ko varbūt mēs citreiz palaižam garām. Varbūt mēs kaut kā nepievēršam tik lielu uzmanību tam. Bet es ieraudzīju, cik tas ir nozīmīgi un svarīgi. Kas tad ir, kas darbojas šajā glābšanas darbā mūsu dzīvē? Es zinu, ka tas ir pirmkārt Jēzus Kristus un viņa svētās asinis. Bet, ziniet, ne tikai. Un šeit es gribu, un tagad mēs vēl kādas minūtes, varbūt 20 pakavēsimies un lasīšu 13. pantu un 14. 14. pants, tas ir tāds atslēgu pants, tik nozīmīgs pants, lai, ja mēs viņu izprotam, ja mēs viņu saprotam, un centīsimies šodien to tā kā atvērt to, ziniet, tā kā konfetīti attaisīt vaļā. Kas tad tur iekšā ir? Tas papīrīts jau var būt visāds. Vai nu tāds spēlēcīgs, nekas tur nav, vai nu tik krāsains, ja? Bet nav svarīgi, kāds ir papīrīts. Tu papīrīt nē, kas tur ir iekšā. Un tāpēc arī ar Dievu vārdu ir tāpat. Tu vari izlasīt, tu vari saprast, tu vari nesaprast, bet kas tad tur ir iekšā? Kas tā pa patiesību ir? Un tā mūs dara brīvu. Tā mūs dara brīvu. 13. pants. Jo, ja āžu un vēršu asims un jaunās govs peldi apslakot sagānītos šķīstīt miesas šķīstībai, un 14. pants, lasam uzmanīgi, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievu, šķīstīt mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Vēlreiz izlasīšu. Cik daudz vairāk Kristus asinis. Tad atkal iet runa par Kristu, par viņa asinīm, par asins darbu pie mūsu atjaunošanas, pārveidošanas, izmaiņas, audzināšanas. Kristus asinis. Un aiz komata ir ļoti svarīgs teikums, kas mūžīgā gara spēkā. Es nezinu, ja jums ir Bībele atvērta, ar kādu burtu šeit gars ir uzrakstīts? Man Bībelē ar lielu. Un tas ir pareizi. Gara spēkā. Tātad citiem vārdiem te ir teikts par svēto garu. Tātad, kas mūžīgā svētā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam. Un šeit es gribu, lai mēs pievēršam uzmanību. Tātad Kristus asinis nevar darboties pašs pa sevi. Jābūt ir blakus svētajam garam. Dzirdiet? Svētajam garam. Bez svētā gara nekas nevar notikt. Mēs ļoti daudz liekam uzsvaru uz Jēzu Kristu un pareizi daram.
tāpēc, ka viņš ir kungu kungs, viņš ir ķēniņš, uz Jēzus asinīm, tāpēc, ka mums ir glābšana, piedošana, jauna dzīve, mūžīgā dzīve, caur Jēzus asinīm, amen. Bet, ziniet, mēs citreiz atstājam kaut kur tā bišķi tā kā novārtā. Ne tas, ka mēs ignorējam, mēs neignorējam svēto garu, bet mēs citreiz neizprotam, ka svētais gars ir klātesošs pie visa. Viņš bija klātesošs pie zemes radīšanas. Un viņš ir klātesošs pie glābšanas, pie cilvēku glābšanas. Viņš sadarbojās kopā ar Kristu, ar Jēzus asinīm. Un mēs nedrīkstam ignorēt svēto garu. Ziniet, es pats esmu pamanījis sevi, kad savās lūkšanās es vairāk pasakos Dievam, es pasakos Jēzum Kristum, ar svētajam garam, tā kā, 50% maz, es apmēram tā saku, kaut kā netik, kāpēc, tāpēc, ka svētais gars, viņš tā kā, tur ir personības reāls, un, ziniet, Jēzus to, Dievs vispār zemi radīs, visu pārējo, un cilvēks un tā tālāk, Jēzus ir pie krusta nomirs reāli, patiesi viss, ar svētais gars, viņš kaut kur, kaut ko dara, un tā, ziniet, un mēs citreiz tā negribot, palaižam garām. Un palaižam garām ļoti, ļoti svarīgi vienu lietu. Svētais gars. Kas tas ir? Svētais gars nav atdalīts, viņš nav pats par sevi. Tas ir Dieva gars. Tā ir viena no Dieva trīsvienības personām. Amen. Svētais gars. Un svētais gars, es ticu tam, ka svētais gars bija tas, kas piešķīra Jēzus asinīm spēku. Tāpēc, ka Jēzus bija tāds pats cilvēks. Jā, protams, viņam ir dievišķā daba, bet viņš bija tāds pats cilvēks kā mēs. Viņam bija miesa. Viņš ēda, viņš gulēja. Amen, viņš dzēra. Viņš bija tāds pats cilvēks. Un viņam bija tādas pašas asins kā mums. Jūs saprotat, Tāds pašs asins. Ja viņam lika vainagu, viņam tecēja asins. Tad, kad viņu sita, viņam tecēja asins. Tad, kad caurdūra rokas un kājas un pēc tam sānus, viņam tecēja asinis. Tāda pati formula kā mums. Jūs saprotat? Bet blakus tam visam ir svētais gars, kurš paņem šo dabīgo substanciju, dabīgā asins, un piešķir tam pārdabisku substanciju. Tikai svētais gars to var izdarīt. Kāpēc mēs sakam asins spēks? Tad, kur tam manās asinis, kāpēc nav spēka? Tur jau tā lieta, kad svētais gars, viņš ir tas, kas piešķir spēku. Kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars ir spēka gars no Dieva. Svētais gars ir spēka gars no Dieva. Viss spēks, kas ir Dievam, tas ir svētajā garā. Un svētais gars ir tas, kas piešķīra Jēzus asinīm spēku. Spēku atbrīvot, spēku piedot, spēku uzvarēt. Un šis Jēzus tagad dzīvo mani un tevi. Un caur Jēzu mēs esam uzvarētāji. Ziniet? Caur Jēzu Kristu. Mēs esam uzvarētāji. Bez Jēzus ne. Tikai. Svētais gars nepiešķīra mums, svētais gars piešķīra Jēzum Kristu. Un ja Jēzus Kristus ir mans kungs, ja viņš ir manī, tas nozīmē, ka es arī baudu šo spēku no Dieva. Ja mēs noliekam malā Jēzu Kristu un tikai svētais gars nedarbojas. Un tajā pašā laikā tikai Jēzus Kristus, svētais gars kaut kur maliņā noslūdz, nedarbojas. Nav spēka, nav dzīvības. Viņi ir roku rokā, viņi iet kopā viens ar otru. Mēs zinām, ka Dievs ir visu varens Dievs, viņš radīja visu. Amen. Viņam nav problēmas nekādas. Viņš ir visspēcīgais Dievs. Un svētais gars ir tieši tāds pats, arī viņš ir visspēcīgais. Un tāpēc Jēzus asinīs, caur viss Dieva spēks, caur svēto garu, tagad darbojās caur Jēzus asinīm. Kāpēc mēs varam teikt, kad Jēzus asins par manu ģimeni? Tāpēc, ka es ticu Jēzus asins spēkam. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva spēks ar svēto garu, viņš vienkārši piešķīra, ielēja dzīvību, spēku Jēzus asinīs. Viņi ir kopā. Viņi ir kopā.
Un es pateicos, ka šis spēks, Jēzus asinīs, ir tas, kas glābj tevi un mani. Tāpēc jau vajadzēja nākt Jēzum Kristu. Un svētajam garam vajadzēja piešķirt šo spēku Jēzus asinīs. Jo Bībele teica, ja es kā cilvēks ar dabīgam asinīm, kuram nav spēka, pārdabiska spēka, es varu nomirt par vienu cilvēku. Es varu atdot savu dzīvību. Gunāru notiesājas nāvis, teica, nē, apžēlojiet mani, ņemiet mani. Tajā laikā tā bija iespējas. Aizvietojuši upuris, Tad Jēzus Kristus, viņš var par visiem. Tāpēc, ka viņa asinīs ir spēks glābt. Un šodien viņa asins nav mazinājušās. Ja šodien tu un es, mēs esam glābti, tur, kad mēs skatāmies pa labi, pa kreisi, mēs redzam vēl tik daudz pazudušas cilvēkus, bet Jēzus asins ir tās pašas. Un viņas ir spēcīgas glābt arī viņus. Glābt arī šos cilvēkus. Ticēsim Jēzus asins spēkam. Neatmetīsim roku saviem radiniekiem, tuviniekiem. Es jau tik daudz esmu viņiem runājis, nav bezcerīgi. Un nedod Dievs, mēs vēl pasakam, zārks tik izlabos. Nožēlot to, ja tu tā es teicu. Nopietni. Jēzus asins nav zaudējuši savu spēku. Viņš ir spēcīgs glābt cilvēkus. Jēzus asins ir spēks atbrīvot cilvēkus. Tāpēc, ka tur ir svētā gara klātbūtne. Svētā gara klātbūtne, kas dara mūs brīvus. Atbrīvot no gūsta, atbrīvot no saistībām, atbrīvot no nepareizas domāšanas, no visa kā. Un es pateicos Dievam, ka mana dzīve ir ļoti radikāli izmainījusies. Ne tāpēc, ka es piekrītu, protams, es sadarbojos ar viņu, bet ne tāpēc, ka es pats tagad izmainīju sevi. Svētais gars man palīdzēja. Ir šis spēks, kas atnāk un salauž šo jūgu, salauž šo nastu, salauž šo atkarību. Un to, ko tu gadiem esi darījis, un tu nevari būt brīvs, tas ir dara brīvu. Atbrīvot. Šodien no rīta eju Dievnamā, es jau dzīvoju Dievnamā, lejā zālē, kur mums notiek dievkalpojums. Un es lūdzu Dievu, staigāju lūdzu Dievu. Un pasos pa logu pie bibliotekas apsēdās 3 cilvēki. 2 vīrieši un 1 sieviete. Es zinu viņus, viņi turpat blakus dzīvo, es viņus zinu tos cilvēkus. Izņem ārā aliņu, šņabi, pat atkorķi, dzer. Un es tā skatos, domāju, spīd saule, tik jauka diena, svētdienas rīts, un cilvēki sāk šo dienu ar sevis indēšanu. Ziniet, cik skumji palika. Es zinu, ka viņi dzer, un tajā pašā laikā ir tāda apziņa, bet viņi ir vergi. Viņi ir vergi, viņi ir atkarīgi no tā visa. Un izej ārā un pasaki, klausies, tu esi atkarīgs, vai tu esi vergs. Viņš nesaprot, par ko tu runā. Viņam liekas, ka norma, tā ir norma. Visi viņa dzīve tāda. Un cik brīnišķīgi, ka tu esi brīvs. Un Jēzus asins var darīt brīvu. Un es zinu, ka ikvienam no mums mēs esam piedzīvojuši, izbaudījuši, ka ir šī brīvība. Bija kaut kādas lietas, kas mūs saistīja, bet noticot Jēzus asins spēkam, sadarbojoties ar svēto garu, mēs piedzīvojam brīvību. Šodien mēs esam brīvi. Mēs esam brīvi. Amen. Ziniet, Jēzus asins arī piedod. Mēs tikko runājam arī, piedod jebkuru grēku, vienalga. Izņemot svētākais zēmuši. Ko? Izņemot svētākais zēmuši. Jā. Es ticu, ka līdz tam ļoti grūti nonākt. Un es nenovēlu nevienam līdz tam nonākt. Apakaļ ceļa droši vien, ka vairs nav. Bet es zinu vēl vienu, ko Jēzus asins dara. Un tur ir spēks. Un tur līdzdarbojās svētais gars. Viņš dziedina. Jēzus asins dziedina. Jo Bībelē teikts, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Kāda ir brūce bez asinīm? Nav. Tad, kad ir brūce līdz asins. Citiem vārdiem var teikt, ar viņa asinīm mēs esam dziedināti. Un es zinu, ka to dara svētais gars kopā ar Jēzus asinīm. Noticis tam. Kāpēc mēs visi neesam dziedināti? Es nezinu. Man nav atbildes uz visu. Es nezinu.
Es zinu vienu, ka Dievs nemelo. Un es zinu, ka ir ļoti daudz, es esmu piedzīvojis pats. Es redzēju reāls dziedināšanu savā dzīvē. Es esmu piedzīvojis arī nedziedināšanu savā dzīvē. Amen. Bet esmu piedzīvojis dziedināšanu. Es redzēju, es esmu brīnums. Jēzus asins. Jēzus asins. Mīļie, Jēzus asins mūs sargā. Jēzus asins mūs sargā. Mēs kādreiz, atcerieties, piesaucam Jēzus asins par mūsu namiem. Ja tu tam tici, tu to vari darīt. Ja tu tam netici, tā ir reliģija. Jēzus asinīm ir reāls spēks pasargāt mūs. Atcerieties, pirmo reizi, kur mēs redzējām, kā Jēzus asins pasargāja. Ne tiešām nozīmē tās bija Jēzus asins, bet tā kā pirmtās. Ēģiptē, kad gāja nāves eņģelis. Viņš teica, nokaujiet nevainojamo jēru un apziediet durvju stabus un logu palodzes ar asinīm. Un nāves eņģelis ies garām. Mīļie, Jēzus asins sargā. Viņas sargā mūs. Un nekad nebaidies un nav pa daudz, ka tu piesauc Jēzus asins aizsardzību. Pirmkārt par savu dzīvi, par savu namu, par saviem bērniem, par saviem mazbērniem, par biznesu, par darba vietu, par pilsētu, par ciematu, vienalga, par valstu. Jēzus asins aizsardzību. Tikai ticībā. Jo tikai ticībā mēs varam saņemt no Dieva kaut ko. Un es zinu, vienalga, ko redz manas acis, vienalga, ko dzird manas ausis, Dieva spēks nav mazinājies. Es ticu vienam, ka Jēzus asinīs ir pārdabisks spēks. Ir pārdabisks spēks. Šodien ir cilvēki, kas saka, pārdabiskā spēka laiks ir beidzies. Brīnumu vairs nenotiek. Tie laiki ir aizgājuši. Man ir vienalga, ko cilvēki redz. Man vienalga, ko es redzu. Pēdējā laikā es reāli neesmu redzējis tādus brīnums. Tas nenozīmē, ka Dievs ir mazinājies. Tas nenozīmē, ka Dievs nav brīnuma Dievs. Mans Dievs ir brīnuma Dievs. Es tam ticu. Es tam ticu. Kāpēc tagad nav brīnuma? Es nezinu. Dievs labāk zina. Es neesmu Dievs. Viņš zina, kad vajag. Kurā vietā vajag, kam vajag, viņš to zina. Ne, es to nosaku. Ja es varētu noteikt, uz katru soļu es gribētu, Dievs, vai te ir brīnums, te ir brīnums, te ir brīnums, te ir brīnums, te ir brīnums. Un daudz būtu pavelti. Un būtu deguns gaisā, un man būtu visa slava. Amen. Lai notiek Dieva laikā, Dieva vietā brīnumu. Viņš ir brīnuma Dievs. Viņš ir brīnuma Dievs. Viņš nav mazinājies. Amen. Svētais gars. Viņš ir tas pats Dievs. Un viņa spēks, tas arī var teikt visuma spēks. Nav visumā lielāka spēka, kā svētais gars. Nav. Un ja svētais gars ir piešķīris spēku Jēzus asinīm vai līdzdarbojas tajā vienā vietā, tas nozīmē, ka arī Jēzus asinīm ir spēks, kāds nav visā visumā. Nav. Kā Jēzus asins var miljoniem, miljardiem cilvēku glābt? Tāpēc, ka viņam ir spēks. Viņam ir spēks. Jēzus asins nenogurst. Tur ir pārdevis spēks. Visums nevar līdzināties viņa spēkam, glābjošam spēkam. Amen. Cik daudz vairāk Kristus asins, kas mūžīgā gara spēkā. Kristus asins, kas mūžīgā gara spēkā sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam. Es gribu ieraudzīt šeit, un faktiski es to arī ieraugu,
ja es uzmanīgi lasu, ziniet, ko es te ieraugu šajā? Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas, jo tas ir svarīgi, es komentu, kas, tas ir paskaidrots, kādā veidā Kristus asinis kaut ko dara, kas mūžīgā gara spēkā. Tas nozīmē, bez mūžīgā gara, svētā gara spēka nebūtu tas, ko Kristus asins dara šodien. Ziniet? Mūžīgā gara spēkā. Un kas ir pats sevi, ir bezvainīgi upurējis Dievam. Un tad, ja es ņemu to kontekstā ar evaņģēlijiem un redzu visu Jēzus dzīvi, tad vienkārši es redzu, ka svētais gars, tieši svētais gars bija tas, kas sagatavoja visus apstākļus, lai Jēzus nonāktu pie krusta. Liekas absurds. Tur jau bija nāve, tur bija moks, tur bija pazemojums pie krusta. Svētais gars to visu darīja. Svētais gars bija klātesošs Jēzu Kristu. Svētais gars radīja apstākļus, lai soli pa soli Jēzu tuvinātu krustam. Tāpēc, ka tā bija Dieva griba. Tēvs, Dēls un Svētais gars, viņi ir viens. Viņi darbojās visi vienoti, vienā mērķī. Un nebūtu tā, ka Jēzus paklausa tēvam, iet uz krustu, Svētais gars visu laiku tikai sagā un nē, tur, tā kā Pāvils gribēja. Pāvils, nē, tur. Ko jūs darījāt? Nē, Svētais gars bija tas, kas to darīja. Protams, Svētais gars arī bija tajā brīdī, kad viņi gribēja nomest no klints. Un atceraties, ko pēkšņi, kas tur bija teikts? Pēkšņi viņš neredzams izgāja cauri tiem, kas gribēja viņu nomētāt ar akmeņu vai nomest no klints. Kādā veidā? Svētais gars bija klāt. Tur jau tā lieta, kamēr nav laiks, Svētais gars ir klāt. Mīļie, mēs tagad runājam par sadarbību Jēzum Svētajam garam, bet tas ir tieši tas pats. Ja Jēzus dzīvo manī, Svētais gars ir ap mani. Arī es šodien sadarbojos, tu šodien sadarbojies ar Svēto garu. Un tad, kad mēs nonākam, es tagad nerunāju, kad mēs savu grēka dēļ, muļķības dēļ, nepaklausības dēļ nonākam purvā, un arī tur ir Dieva žēlstība, kas mūs var izraut. Bet ja mēs dzīvojam paklausībā Dievam un nonākam kādās situācijās, tad, mīļais, nesāc zaimot Dievu. Varbūt, kad Svētais gars tevi vada. Tu nezini, ko Dievs ar tevi dara. Ja cik reizi es esmu dzirdējis tādas liecības, tu zini, kaut kas notika un nonāca slimnīcā. Un domāju, kāpēc es tajā slimnīcā nonācu? Izrādās, kamēr tu gulēji slimnīcā, 5 cilvēki atgriezās no grēkiem un noticēja Jēzum Kristum. Tāpēc, ka tu tur guļot slimnīcā, liecināja viņiem. Kā savādāk? Ja tev Dievs tevi tur nenoliktu. Kā piemērs. Mēs pat nezinām, kādā veidā tas var notikt. Es stāstīju par to liecību, Ukrainas mācītājs, par to nometni, par to bērnu, kur pārsit acis. Nestāstīju? Nē. Labi, pastāstīšu ļoti īsti, tikai centīšos. Rīkoja nometni bērniem. Un tajā pilsētā tur katru dienu apšauda, un viņi nolēma kaut kur 150 km izvest ārā no tās pilsētas tos bērnus, un tur bija kādi 78, pār pa 100 tur pat bija bērni. Pār pa 100 bija. No Nikopolis, no tās pilsētas. Un viņi meklēja vietu, kur norganizēt tādu nometni, un vienam ticīgam cilvēkam viņš kaut kādu vecu vēl padomu laika bāzi tur nopircis. Kaut kādu atpūtas bāzi. Bet jau tāda viņa tur nav ne ūdens, ne elektrība nav. Un viņš saka, es nezinu, es jau naudu neprasīšu, bet ja jums dara, tā mums dara, mums galvenais tālāk no tiem lādiņiem. Un aizbraukuši tur, paņemšu kaut kādu ģeneratoru, tur, lai elektrība būtu ūdeni, tur pudelēs un rīko nometni. Un tā nometne noris viss kārtībā, un otrajā dienā viens puika, tur vēl vecie tādi, ziniet, kā vienmēr ir, kā atpūtas bārs, tad bija tādi plakāti lieli likti. Aivars noteikti, kā Aivar, te jūs visi esat tādi vecumi, tā kā es. Atceraties, jā, lieli tādi bija no metāliem samitināti stelāžas, un tur plakāts lika visāds, jā, tur, ar saukļiem. Protams, tie plakāti nav, tie dzelži te paliek, jā. Tas viens puika tur daudzās un kaut kā paslīt kāju un pret tiem leņķiem pārsit acis, un tā riktīgi pārsit acis.
Nu, viss, nu ko, nu asins tek, visi, jā, un fiksi jāved ir uz slimnīcu, un viņi aizved uz tuvāko slimnīcu, un tas ārsts, protams, uzreiz sašūja, jā, to brūci, un viņš saka, jūs piedodiet, bet man noteikti jāizsauc ir policija. Tāpēc, ka bērns ir traumēts. Un jāpasauc policiju. Tāds likums viņiem. Es domāju, ka pie mums arī noteikti. Ja pats nav vecāks līdzi, jo vecāki nebija līdzi. Un tagad, izsauc to policiju, un policija, sastāda aktu, visu. Un, protams, palaiž pēc tam to nometnes vadību, mācītāju ar bērnu apakaļ uz nometni, un nākošajā dienā vesels koncilijas uz to nometni atbrauc. Un mācītājs saka, viss, nometne beidzās. Nu, un tagad, protams, tie visi tie ierēģi un policija ar visu, un tagad skatīsies, kas te ir. Nu, kas te jums te notiek, un tā, un tā. Un viņi saka, mēs bērniem gribam uztaisīt svētkus, jo mēs no Nikopolis tur apšaudu visu laiku, viņiem ir grūti, viņi visu laiku tur patversmēs kaut kur pagrabos slēpjās, un gribam nometni uztaisīt. Mēs uztaisījām nometni, bet, jāredzēt, netīšām satraumē. Un viņi tā skatās, un sāk mainīties tā attieksme. Un viņi saka, pagaid, bet kā jūs te variet, te taču nav ne elektrības, nav ne ūdens, nav, nekā nav. Ja? Kā jūs variet to nometni te vispār noturēt? Un tas cilvēks, kam tā vieta piederēja, protams, viņi arī izsauc tur, Viņš domā, es vēl arī dabūšu, Un viņš saka, jūs ziniet, es jau 2 gadus eju uz, es nezinu, kā viņiem Ukrainā tie, tā kā mums pašvaldība, tur es nezinu, kā tur, Es eju 2 gadus un lūdzu, lai mums ievelk tur elektrību. Lai ievelk elektrību. Un man visu laiku noraida. Un es nezinu, kas tie pa priekšniekiem tur bija, Viņi saka, rīt pat jums vedīs elektrību. Jums atsūtīs tūlīt cisternu ar ūdeni. Un, ziniet, un viņi iedeva atļauju. Un atļauju viņiem noturēt nometni. Un es nezinu, kaut kādas daudzas lietas vēl atveda, lai palīdzētu tiem bērniem. Un redziet, liekas, pārsit acis, tūlīt būs štrāfi būs, sodi būs un tā tālāk. Kā Dievs ņem un izmaina to visu. Un bija tik brīnišķīgi nometni. Un interesanti, ka viņi tagad zvana tai mammai, tā puikas, un baidās ko teikt, bet viņš pārsit aci, un mēs, laikam sūtīsim viņu atpakaļ un tā tālāk. Un tā mamma pa telefonu saka, nevajag viņu sūtīt atpakaļ. Kā nevajag sūtīt? Viņš tik un tā pie jums aizskries. Viņš saka, 2 nedēļas pirms tās nometnes, viņš jau bija sakravājis somu, viņš visu bija salīdz, un viņš tā gaidīja to nometni. Nesūtiet viņu atpakaļ. Un ko Dievs dara? Un tāpēc es zinu, ka viņš ir mūsu sargs arī. Viņš sargā, viņš var izmainīt apstākļus, viņš ir pārdabisks Dievs. Varbūt, ka mēs neieraugam, mums liek, vai tad tas ir brīnums? Tas ir brīnums. Tas ir brīnums. Jēzus asins. Ja mēs esam patiesi, ja mēs no visas sirds mīlam viņu, Jēzus asins. Amen. Tāpēc svētais gars, viņš var ienākt bezizējas situācijā un pavērst viņu pavisam otrādi. Un pavērst viņu brīnišķīgā veidā. Amen. Brīnišķīgā veidā. Tāpēc es pateicos par to, kas ir pie krusta noticis. Jo priekš cilvēkiem krusta nāve ir ģeķība, ir muļķība, ir sakāva, ir zudums. Mums tā ir uzvara. Amen. Mums tā ir uzvara. Tāpēc redziet, kas pasaulē liekas zaudējums, mums tas ir ieguvums. Mums tas ir ieguvums. Tāpēc es zinu, kad svētais gars, viņš bija visu laiku klāt Jēzu. Un, kad vajadzēja, viņš viņu sargāja, kad vajadzēja, viņš viņu mierināja. Jo jūs ziniet, ka bija brīži, kad viņiem bija ļoti smagi. Un viens no tādiem brīžiem ģedzimens darbs, kad viņš lūdza, ļoti emocionāli tāda pārdzīvojuma bija smagi. Es ticu, ka svētais gars bija tur klāt un viņš mierināja viņu.
Ziniet, es ticu, ka Svētais Gars bija tas, kas palīdz viņam izturēt šo pazemojumu, izturēt šo, kā latviski to vārdu, ņirgāšanos par viņu pirms krusta nāves. Ka viņam lika šo vainagu, un vēl ne tikai vienkārši uzlika, no dēlu uzsita un ērkšķēja. Ka 39 bez viena bija pletnes sitien, bet ne vienkārši siksniņi, kā teica, vai mamma mūsu bērnībā varbūt pik pa dups, jā, ne. Tur bija, briesmīgi tie bija, tur ar tādiem āķiem, ar stikliem, ar kaut kas tik nebija. Un viņi, kad sita, viņi nevienkārši sita, viņi tā iesita, un tad viņi rāva ādu nost. Es ticu, viņš bija cilvēks, viņam sāpēja. Es ticu, ka Svētais Gars arī tajā brīdī viņam stāvēja klāt un viņam palīdzēja. Un, protams, Svētais Gars bija kopā ar Jēzu pie krusta. Un arī palīdzēja izturēt tās mocības pie krusta. Kāpēc šī nāve pie krusta? Tāpēc, ka tas ir pierādīts, ka tās ir vislielākās mokas, ka tev trūkst gaisa. Tu jau nomirsti ne no tā, ka tev caurdur rokas un kājas. Tu nosmoc, tāpēc, ka tu nevari pelpot. Tev visu laiku izstiepts ir. Un tāpēc arī bija pienaglots kājas, ka cilvēks var bišķi piepacelties un ieraut gaisu. Un redziet, kad gāja tas sabats, un lai ātri nomirst, ko darīja tiem pārējiem noziedzniekiem? Salauz kājas. Viņi vairs nevarēja piecelties, viņi ļoti ātri nomira. Jēzus teica, tev neviens kauls nebūs lausts, tāpēc viņš piepstāja un atdeva savu garu tēvu. Redziet, Svētais Gars ir klātesošs. Mīļie, šodien viņš ir tas pats. Viņš ir kopā ar tevi un ar mani. Viņš ir ar mums. Un viņš mūs nekad nav pametis, nekad nav atstājis. Nepamet to viņu. Un viņš zina, kurā situācijā tu esi. Viņš zina, kādā stāvoklī tu esi. Viņš gatavs, ne tikai gatavs, viņš ir klāt, lai tev palīdzētu. Amen. Viņš ir klāt, lai tev palīdzētu. Es gribu pēdējo nolasīt rakstvietu. Un gribu, lai mēs iekaļam šo te Dievu vārdu patiesību savās sirdīs, savas sirds plāksnēs. Ļoti nozīmīgs, ļoti spēcīga rakstvieta un ļoti, es negribu teikt baisa, ne. Mums nav ko bīties, ja mēs mīlam to kungu, ticam viņam, bet brīdinājums. Ebrejiem 10. nodaļā un 29. pāns. 29. Tikai 29. izlasīšu, bet mājās variet palasīt pirms tam, pēc tam. Cik daudz smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asinis. Redziet, tātad, mīļie, ja mēs necienīgi izturamies pret Jēzus Kristus asinīm, ja mēs uzskatām, ka tās asins ir tādas pašas kā manas, kā vienkārši cilvēki, mēs tā neuzskatām, bet ir reliģijas, ir kulti, ir kustības, kas nonicina Jēzus dievišķību un uzskata, ka tas nav nekas. Un šeit autors, vidrīzāk tas ir Pāvils, kas raksta Ebreju vēstuli, viņš saka, cik daudz smagāku sodu pelnīs tie, kas Dievu dēlu ir minuši kājām un viņa derības asins, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām. Un ar to nebeidzās teikums. Un tagad, ja necienīgi izturamies pret Jēzus asinīm un žēlastības garu nievājas. Atkal šeit ir gars ar lielo burtu. Ar lielo. Es saku, ir latviešu tulkojumi, kur nav pareizi. Ar lielo burtu. Žēlastības garu nievājas. Es varu nonievāt cilvēka garu, nav problēma. Bet Dieva garu. Redziet, un te atkal, kāpēc? Atkal autors, viņš vienkārši saliek kopā šīs divas lietas. Jēzus Kristus, viņa svētās asins un svētais gars. Ja tu nonicini vienu, tu nonicini otru. Ja tu nonicini otru, tu nonicini to pirmo. Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs nenicinam ne Jēzus asins ar savu runu, ar savu uzvedību, ar savu dzīvi.
jo tik dārgu pestīšanu mantojuši. Mums ir jāuzmanās, ka mēs to nepazaudējam, bet ir iespēja pazaudēt. Tāpēc būsim ļoti, ļoti nopietni pret to, kā mēs dzīvojam. Kāpēc? Tāpēc, ka pareiza aina piebilda. Nepiedos tam, kas zaimo svēto garu. Un nonievāšana, svētā gara nonievāšana nestāv ļoti tālu no svētā gara zaimošanas. Tas ir sākums. No sākuma tu nicini, nonievā, un nepējies brīdis, ko tu vari nepamanīt, ka tu vari sākt jau zaimot. Tāpēc redziet, cik ļoti nozīmīgi un svarīgi, kāpēc viņi trīs visi ir kopā. Mēs pat nevaram iedomāties, jau ticīgi cilvēki būdami, mēs nevaram iedomāties, kā es varu zaimot Dievu. Kā es varu zaimot vai necienīt Jēzu Kristu. Amen. Un tieši tas pats, kā es varu nepaklausīt, zaimot un nonicināt. Jo kas ir nonievājis? Nepaklausīt svētajam garam. A svētais gars šodien runā katru dienu uz mums. Amen. Katru dienu. Es ticu, ka svētais gars runāja uz jums, ka jums jābūt ir šeit. Jūs esat šeit. Jūs paklausiet svētajam garam. Bet lielas skumjas par tiem cilvēkiem, kuriem svētais gars šodien arī ir teicis, un viņi nav. Viņi vienkārši izvēlējās nepaklausīt svētajam garam. Vai viņi zaudēja glābšanu? Nē, viņi nezaudēja glābšanu. Bet tas ir viens solis. Pēc tam var būt otrs solis, trešais solis, 4., 5., 10. solis. Un tu nezini. Ne es nolemju, kur ir tā robeža. Es to nezinu. Dievs ir taisnīgs tiesnesis. Tāpēc, mīļie, šī rakstība ir ļoti nopietna. Es viņu pieņemu savā dzīvē. Es negribu tiešām ar kājām mīt derības asins un to, ko Jēzus Kristus izdarīja pie krusta. Ja viņš mani atbrīvojas no grēka, pēc tam, pēc šīs atziņas saņemšanas, glābšanas saņemšanas, piedošanas saņemšanas, tīši prāt grēkoju. Tai pašā 10. nodaļā bišķi ātrāk tur palasīt, 25. no 23. panta, 25. Ja mēs tīši prāt grēkojam, nav vairs upuris. Dzirdiet? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tīši prāt minam šīs derības asins, svētās Jēzus asins savam kājām, grēcīgajām, netīrām kājām. Ja mēs tīši prāt grēkojam. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi. Un tāpēc tad, kad ir piemiņas mīlestība, ir tik svarīgi, arī Pāvils vienmēr to ir teicis, pārbaudiet katrs sevi. Pārbaudies katrs pats sevi. Amen. Lai mēs neatrodam sevi necienīgus, baudīt šo piemiņas mīlestību. Un, protams, mūsu dzīve, kāda viņa ir, tāda viņa ir. Bet paldies Dievam par to, ka svētais gars, viņš runā mūsu sirdīs, viņš izgaismo kādas lietas mūsu dzīvē. Un tad ir tik svarīgi būt paklausīgam un tik ātri skriet pie Dieva apžēlošanas troņa. Un paldies Dievam, ka šis ceļš pie viņa troņa ir brīvs, ir sataisīts caur to pašu Jēzu Kristu un viņa svētajam asinīm. Amen.